Mēs gatavi uzvarēt, mēs daudz trenējamies. Teikšu godīgi, cīņa būs smaga, bet tajā pašā laikā varbūt arī viegla. Dāmas un kungi, valsts svētku laikā 5. maijā Latvijas e-sporta čempionāta fināls, tā ir Datex e-sporta virslīga. Ar mani ir, protams, Makarovs un Daboks no komandas Cybermen, tātad Liepājā bāzēts e-sporta klubs, super. Puiši, kā jūtaties, ir rīta stunda spēle laikam pēc 3 stundām. Kā jūtaties? Nu, ir besis, ka visu laiku jāsāk pirmajam spēlēt, bet visi kārtībā, labi pagulēja, morāli sagatavots. Taktiski arī esmu sagatavots, paldies trenerim, un cerēsim, ka būs laba spēle šodien. Dabok, kā tu jūties? Es jūtos enerģijas pilns, gatavs uz uzvaru, labi izgulējos un priecīgs, ka esmu šeit. Super, nu puiši ir tiešām entuziastiski. Šķiet, ka šis ir komandai pirmais lans, bet, nu, protams, spēlēt daudz arī online turnīros. Vai tas, ka šis ir pirmais lans, vai tā ir laba lieta, vai tā ir slikta lieta, vai tam vispār nav nozīmes, jūsuprāt? Nu, man tas nav pirmais lans, bet es domāju, ka priekš maniem džekiem, kuriem tas būs pirmais lans, viņiem tas ir ļoti nozīmīgs lans. Jo, zini, kā ir tā asins izplūde, ka tu gribi uzvarēt, un tev visu laiku gribās uzvarēt. Un tāpēc es domāju, ka viņi vēl vairāk būs fokusēti to uzvaru dabūt. Bet man tas jau kā 3. varbūt vai 4. lans, un es teikšu, ka es nejūtos tā kā es neesmu mājās, tā kā es ceru, ka viss būs labi. Dabu, kā tu jūties? Tev pirmais lans vai nav pirmais? Man tas ir pirmais lans, jūtos labi, man nav nekāda prešera, un es nezinu, mēs gatavi uzvarēt, mēs daudz trenējamies. Treneris pavadīja ļoti ietilpīgu darbu, laikietilpīgu, un mēs gatavi esam. Super, viena tāda svarīga lieta, ko pats ļoti gribu noskaidrot, ir tas, ka mainījies ir nedaudz mapuls, tātad noņemts ir overpass, ko man liekas, ka varbūt pat neesat bijuši lieli fani, bet pretī esat saņēmuši dastu. Nu, Arķemam, tev tā ir tāda signature karte, principā tavs rokas, jā, būtībā tur ir paraksts, tavs atstāts, kā tu vērtē, vai redzēsim šodien dastu, un kā vispār patīk tas, ka dasts ir pievienots. Sāksim ar Daboku. Man patika ļoti overpass mape, tas bija slikti, ka viņu izslēdza no mapula, bet arī tas man ļoti patīk, kad mēs bijām komandā Fraternity, mēs ļoti daudz spēlējām šito mapi, un man liekas, ka šodien jūs redzēsiet dastu. Es pilnīgi piekrītu Dabakam, jo mēs izvairījāmies no overpassa, bet tomēr dastu mēs šodien redzēsim varbūt nevienu reizi. Tāpēc būs ko paskatīties, jo mapa ir jauna, var teikt, bet tajā pašā laikā viņa arī jau ļoti veca. Un es teikšu, ka mēs esam sagatavojuši kaut ko dastu arī. Vēl viena tāda laba lieta ir tas, ka jums ir, jā, jūs jau paši minējāt, foršs treneris pievienojies. Tad varbūt par treneri, vai viņš būs Rīgā, vai viņš tomēr ir Spānijā, un cik svarīgu lomu, jā, viņš spēlē. Daboks jau atbildēja, ka viņš ir labi pieslēdzies, bet varbūt tu vari tad vairāk par treneri. Viņš tad fanos no Spānijas, vai tomēr piebrauks šeit pat uz Rīgu? Viņš uzreiz teica, ka viņam nav iespējas, diemžēl, atbraukt. Mēs arī domājuši, ka viņš varētu atbraukt, mūs atbalstīt, bet viņš teica, ka diezgan grūti ar to ir. Bet viņš jau teica, ka visus savus darbiņus atstāja uz nākamām dienām un pievērsīs savu uzmanību mūsu spēlēm. Tā kā varēsim just viņu atbalstu ar internetu. Ok, pēdējais jautājums par komandu, tātad Hypeworld, jūsu pretinieki, principā pirmo reizi Latvijā. Tāds e-sporta klubu duelis vismaz pēdējā 10 gadē noteikti. Kā par to jūtaties? Tas ir, ko vispār, jā, komanda Hypeworld, ko no viņiem sagaidīt? Vai uzvarēsiet, zaudēsiet, vai kā tur būs īsti? Teikšu godīgi, cīņa būs smaga, bet tajā pašā laikā varbūt arī viegla, jo tā nav komanda. Tā tagad ir pašlaik skaitās kā miks. Un visu var ko sagaidīt īstenībā. Mēs nevaram zināt, kas būs, jo tur ir parādījis Rāvs. Tas ir cilvēks, kurš var vienkārši momentāli izdomāt kaut kādu ideju, kura mainīs pilnīgi visu spēli, tāpēc redzēsim, kā būs. Pilnīgi piekrītu Arķemam. Mēs nezinām, kas būs vispār, ko var gaidīt, bet mēs esam gatavi. Hypeworld ir ļoti spēcīga komanda, individuāli un arī taktiski. Viņiem ir LAN experience, pagājuša sezona viņi bija kā uzvarētāji. Nu, redzēsim. Bet mēs esam gatavi. Ok, super. Nu, šī bija intervija ar komandu Cybermen.
Man, Daboks Makarovs, lai veicas kungi. Varam arī kulciņas. Paldies!